Labdien visiem! Šodien mēs atrodamies vienā no Sumu apgabala lauksaimniecības uzņēmumiem, kur mēs uzstādījām mūsu siltuma ģeneratoru, kas darbojas ar koksnes granulām. Ar mums kopā ir direktora vietnieks, kurš šodien redzēja pirmo iekurināšanu, palaišanu darbībā un temperatūras uzņemšanu. Mēs nejautājam, kā darbojas šī graudu kalta, jo viņi ar to vēl nav žāvējuši, bet mēs gribētu dzirdēt pirmās atsauksmes kopumā par to, kā mēs to izdarījām, vai mēs to paveicām operatīvi, vai visu izdarījām ļoti akurāti, neko nesabojājot. Un kopumā, kā mēs arī solījām, vai mēs izpildījām savus solījumus, vai cilvēki redzēja, kā mēs uzsākam darbu, kā uzņēmām temperatūru, un vai no mūsu siltuma ģeneratora šodien ir tīras debesis. Lūdzu, pastāstiet! Labdien! Nu skatieties, cik savlaicīgi jūs visu izdarījāt. Mēs gaidījām tikai pēc nedēļas, bet jūs jau atbraucāt un visu paveicāt. Tā ka viss bija gan ātri, gan laikā ļoti operatīvi. Puiši malači atbrauca ar komandu un izdarīja visu, ko mēs vēlējāmies. Es domāju, ka darbā mēs vēl redzēsim rezultātus un būsim tikai apmierināti ar šo darbu. Kas attiecās uz pirmo palaišanu, viss notika 1,5 līdz 2 minūšu laikā maksimums. Temperatūru uzņēma ātri, bez jebkādām problēmām. Cik aptuveni ilgs laiks bija vajadzīgs, lai uzņemtu temperatūru? Temperatūrai apmēram no 7 līdz 8 līdz 10 minūtēm. Nebija ne dūmu, ne lieku smaku. Viss darbojas, viss strādā. Es domāju, ka jums viss būs labi, tāpat kā visos citos lauksaimniecības uzņēmumos, kur mēs uzstādījām mūsu siltuma ģeneratorus. Šobrīd visā Ukrainā darbojas apmēram 60 mūsu ražotie siltuma ģeneratori, un 6 gadu laikā praktiski nekādu problēmu nav bijis. Bija daži nelieli trūkumi, saistīti ar elektrību vai spriegumu sistēmā, bet kopumā viss ir labi. Es domāju, ka arī jums viss būs labi. Jā, liels jums paldies! Arī mēs jums pateicamies!